Latvijas tālfutbola virslīgas 4. kārtas spēle Kuldīgā noslēgusies. FC Nikers izcīna uzvaru rezultātu 4-2 pret FK Nīca Otaņu Milu komandu. Pēc spēles preses konferencē ar mums kopā Robins Kokarītis, FC Nikers spēlētājs, un Janeks Kreitāls, Nīcas komandas galvenais treneris. Varbūt, Janek, varam sākt ar tev nelielu komentāru kopumā par maču. Jā, labi iesākām. Īstenībā pa lielam bija mums labs plāns, kuru mēs diezgan labi izpildījām. Varējām pirmā puslaikā negluži nogalināt, bet izmantot vairāk savas izdevības, un tad būtu daudz vieglāk spēlēt. Skaidrs bija, ka nedrīkstam ļauties skrieties, bet otrā puslaikā sanāca pieļāvām tādu muļķīgu kļūdu un zaudējām vārds, un tad jau bišķiņ nedaudz pabruka, bet bija forši atspēlējāmies, un atkal beigās kaut kādi muļķīgi lēmumi un diemžēl zaudējums. Par spēli, domāju, ka bija labi, viss mums diezgan labi izdevās, tā kā, diemžēl, tikai rezultāts nebija tāds, kādu vēlējāmies. Jā, paldies, Janek. Robin, tavs pirmais komentārs par spēli? Pirmā puslaika likās, kad sākumā nenovērtējām pretinieku nedaudz. Varbūt ne to taktiku izvēlējāmies. Nebija grūti. Bija grūti. Pretinieks bija labi sagatavojies. Daudz skrēja. Bija daudz divcīņas zaudējām. Otrā puslaikā treneris puslaikā deva norādījumus dažus un aktivizējāmies, paši sākām spēlēt. Un viss aizgāja, kā vajadzēja aiziet. Paldies. Janek, jums ir trešā spēle šī jau sezonā, tagad 2 zaudējumi, 1 uzvara. Pats pieminēja, arī pirmajā puslaikā neizdevās izdarīt to savu spēles plānu, kas varbūt bija pa iemeslu, vai vēl pa šīm 3 spēlēm neesat iespēlējušies, vai kāds cits iemesls, vai ar sastāvu varbūt saistīts? Nē, vienkārši mēs apzinājāmies, mums ir ļoti daudz, priekš tālfutbola jaunu spēlētāju. Mēs apzinājāmies, ka mēs atklāt futbolu spēlēt īsti nevaram. Un negluži tas, ka iemesls, ka nenorealizēja plānu. Plāns mums īstenībā viss izdevās, jo mēs uzvarējām. Mēs īstenībā varējām, man liekas, bija jāiesit vēl kāds gols noteikti. Tas, diemžēl, neizdevās. Tad būtu varbūt pavisam savādāk spēle, jo būtu tā kā drošāk vēl nedaudz. Tā kā es nevaru teikt, ka mums neizdevās. Mums diezgan viss labi izdevās un diezgan ļoti ilgu laiku, līdz pat 35. minūtē viss kaut kādā ziņā gāja tā, kā mums vajadzēja. Un pēc tam, zaudējām koncentrēšanos, es teiktu, ka nē, bet vienkārši muļķīgs lēmums. Un Nikers to izmantoja. Un par spēlētājiem, mums ir vairāk jauni spēlētāji. Gan vecuma ziņā jauni, gan tālfutbolam jauni. Kaut kur gribētos arī teikt to, ka mēs vēl neesam atguvušies no iepriekšējās sezonas. Mums pārāk īsts periods bija, atpūtas periods. Un mums bija ļoti grūti iepriekšējā sezona, un arī tas vēl mēs jūtam, ka ir vēl sēž kaulos. Un tagad gaidām, mums būs 2 nedēļas brīvs, bišķi nedaudz atpūtīsimies ārzemēs. Uzspēlēsim citādāk futbolu, bišķiņ pārstartēsimies, un tad jau atkal spēlēsim šeit virslīgā un cīnīsimies. Paldies, Tavos. Robin, tev jautājums šķiet, ka tāds, gribētu teikt, viens no mierīgākajiem Kurzemes darbiem esam pieraduši, tomēr, ka ir daudz dzīvcīņas un daudz vairāk arī kartītes, arī sarkanās kartītes pieredzētas. Tas bija viens no trenera Vitālija Voskāda nosacījumiem, mēģināt mazliet mierīgāk, mazliet lēnāk spēlēt. Varbūt pat citreiz izsties pirmajā puslaikā, ka šī varbūt kāda lēnā spēle pat varbūt jums patraucēja. Kāds bija sajūts un kāds bija Vitālija nosacījums uz šo spēli? Nē, treneris neko tādu neteica. Es domāju, mēs paši to saprotam, pašiem jāpieaug, kad pa daudz jau tās kartītes katrā spēlē, mums pa daudz sodu, katrā puslaikā mēs sakrājam 5-6 sodus. Jāmācās no kļūdām un jāturpina progresēt, kaut kā jāmēģina nospēlēt tīrāk, kaut kā jāsavalda emocijas vairāk. Mums ir problēmas ar to, bet jāmēģina kaut kā labot. Paldies. Janek, pieminēja. Es varu pakomentēt arī.
Es neteiktu, ka šis bija mierīgākais derbijs laukumā. Ja varbūt skatoties uz kartiņu ziņā, tad es teiktu, varbūt tiesneši bija vairāk sagatavojušies un ne katru epizodu vērtēja kā zeltaino kartiņu, kur it kā epizodiski citās spēlēs parāda. Tur baigi neskatoties. Ja. Bet šo spēli arī bija emocijas, bija pilnas, tur uz soliņa, uz laukuma. Visi pārdzīvoja. Es neteikšu, ka mierīgākais. Varbūt teiksim, tāds pēdējos gados vismaz šeit tāds līdzvērtīgākais gan, bet mierīgākais, es neteikšu. Redzēt, kolēģis vēl joprojām ir satraucies un sēž blakus nervozē. Jā, paldies, Jāni. Tev pēdējo jautājumu tev par pagājušajā sezonā otro reizi jau izslīd bronzas medaļa jums virslīgā. Pats pieminēja arī, ka šis posms bijis līdz nākamajai sezonai. Kas ir tās lietas, ko skatoties uz pagājušā gada varbūt bronzas sēriju šajā sezonā, gribētos uzlabot, pie kā ir jāpiestrādā un varbūt ko darat, lai to sasniegtu? Jāatpūšās ir vairāk. Mēs meklējam visur atpūtu un cenšamies kaut kā, teiksim, vēl restartēties no pagājušās sezonas, prasītos, lai tā sezona nav saraustīta, lai nav lielas pauzes. Jā. Arī šogad es skatījos, tur diezgan liels pauzes sanāk. Un mums pagājušo gadu arī bija tā, ka mēs martā nospēlējām ceturtdaļfināla spēli, tad nospēlējām pusfinālu, un tad ir mēnesis pauze, kur mēs kaut ko gaidām, nezinām, ko pat īsti. Jā, un tas viss tādēļ, teiksim, mēs esam amatieru komandai, tas mums ļoti ir smagnēji. Jā, un gatavoties mēnesi kaut kam īsti, ko bez spēļu prakses, jā, tas ir ļoti grūti. Šajā brīdī mēs mēģinām visādi sevi atpūsties, restartēt tos pušus, kas pagājušo gadu vairāk spēlēja, bišķi pataupīt. Nevienmēr tas izdodas, piesaistām redz jauns. Šis kvalitātē bišķiņ zūd, bet pie tā varam treniņos strādāt, to mēs varam uzlabot. Pa lielam, kā saka, svarīgākās spēles jau ir sezonas beigās, tad jau skatīsimies, kā būs izdevies. Jā, paldies, Jāni. Robin, beigās tev gribu pajautāt noteikti iemesls, kādēļ arī es šeit. Pirmais izsaukums tev uz Latvijas Nacionālo valsts vienību pret Portugālu aizdīs izlasē pārbaudas spēles. Stāst, kādas pašam emocijas par šo, cik gandarīts jūties? Protams, patīkam, kad novērtē mūsu komandas spēlētāju sniegumu un bija negaidīt nedaudz. Bet centīšos parādīt treniņos, labi notrenēties. Cerams, ka arī tikšu uzspēlēt. Tā kā patīkam. Es varu pakomentēt? Robins noteikti ir spēlētājs, kurš ir pelnījis izsaukumu, tāpat kā daudzās komandās daudz citi. Reizēm es īsti nesaprotu, ko daži citi spēlētāji, kāpēc viņi tiek izsaukt uz izlases, pat nespēlējot virslīgā. Bet tas ir mans tāds viedoklis. Robins noteikti ir pelnījis tur spēlēt. Paldies, Jāni, par labajiem vārdiem. Paldies jums, liels veiksmi šajā sezonā.